Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Turpinam sekot līdzi mazās raganiņas piedzīvojumiem. Vai slotas jums ir? Ko dara maza raganiņa, kurai noberstas kājas? Viņa sataisa ziedi no krupju olām un peļu mēsliem, piejauc klāt sauju samaltus sikspārņu zobus un liek ziedei uguns liesmās pavārīties. Kad viņa apsmērē noberstās vietas ar šo ziedi un vēl nopurpina dažus vārdus no buramās grāmatas, kājas sadzīst dažos acu mirkļos. Lūk, tas būtu padarīts, atviegloti sacīja mazā raganiņa, kad ziede un buramie vārdi savu uzdevumu bija veikuši. Vai tagad tev vairs nebūs jāklabo? Abraks jautāja. Paraugies pats, iesaucās mazā raganiņa un sāka plikām kājām dejot pa raganas māju. Pēc tam viņa uzvilka kurpes un zeķes. Vai tu gribi kur iet? Krauklis brīnījās. Jā, tu vari nākt man līdzi, mazā raganiņa teica. Es eju uz ciemu. Tas ir tālu, Abraks sacīja. Neaizmirsti, tev jau vairs nav slotas, tev jāskrien kājām. Tieši tāpēc es vairs negribu iet kājām, un tā kā es vairs negribu iet kājām, es iešu uz ciemu. Vai tu zobojies par mani? Kāpēc? Es gribu nopirkt slotu, ja tev nav iebildumu. Nu tas ir kas cits, Abraks nomierinājās. Tad es, protams, eju līdzi, citādi tu atkal man pazudīs uz ilgu laiku. Ceļš uz ciemu veda cauri mežam, pāri koku saknēm un klinšu nodrupumiem, pāri nogāztiem kokiem un kazinājiem nogušām nokalnām. Krauklim Abrakam ceļš nesagādāja nekādas grūtības. Viņš tupēja uz mazās raganiņas pleca, un viņam tikai vajadzēja uzmanīties, lai kāds zars nejauši netrāpa pa galvu. Turpretī mazā raganiņa nemitīgi klupa pār saknēm vai ar svārku stērbelē aizķērās aiz kāda zara. Šausmīgs ceļš viņa visu laiku iesaucās. Vienīgais mierinājums, ka drīz es atkal varēšu jāt. Nonākusi ciemā, viņi tuliņi iegriezās būdnieka Balduina piparnieka veikalā. Kad mazā raganiņa kopā ar kraukli ienāca pa durvīm, piparnieka kungs neko nenojauta. Viņš vēl nekad nebija redzējis raganu, tāpēc būdnieks nodomāja, ka tā ir gluži parasta sieviņa no kaimiņu ciema. Viņš sveicināja, viņa sveicienu atņēma, tad piparnieka kungs laipni jautāja, ar ko var pakalpot. Vispirms mazā raganiņa nopirka 4 mārciņu kandis cukura, tad viņa pastiepa tūtu krauklim zem knābja. Lūdzu, uzcienājies. Paldies, Abraks noķērca. Piparnieka kungam nu bija ko brīnīties. Tas gan ir saprātīgs putns, viņš atzinīgi izteicās. Tad pajautāja, vai ko jūs vēl vēlaties? Ko jūs vēl vēlaties? Vai slotas jums ir? Mazā raganiņa apvaicājās. Nu, protams, piparnieka kungs sacīja. Virtuves slotiņas un žagaru slotas un, protams, beržamās sukas, un ja jums vajadzētu putekļu slotiņu, ne, paldies, es gribu žagaru slotu. Ar kātu vai bez? Ar kātu, mazā raganiņa pieprasīja, kāds ir pats svarīgākais, un tas nedrīkst būt par īsu. Kā jums liekas šī? Piparnieka kungs iztapīgi apvaicājās. Slotas ar gariem kātiem mums pat labāk, diemžēl, ir izpārdotas. Man liekas, šī pati būs laba, mazā raganiņa teica, es to ņemšu.
Vai atļausiet slotu mazliet iesaņot, piparnieka kungs piedāvāja. Iesaņotu, būs vieglāk nest. Ļoti laipni, mazā raganiņa sacīja. Tikai tas nav vajadzīgs. Kā vēlaties, piparnieka kungs pārskaitīja naudu un pavadīja mazo raganiņu līdz durvīm. Man ir tas gods, uz redzēšanos, vienmēr gatavs jums pakalpot, viņš gribēja vēl piebilst, bet te nu veikalnieks apjuka. Viņš redzēja, kā pircēja ieblieš slotas kātu starp kājām, tad kaut ko nopurpina un švīkst slota kopā ar viņu un kraukla aizlido. Piparnieka kungs neticēja savām acīm. Pasarga Dievs, viņš nodomāja. Vai tas notiek īstenībā, vai arī man rādās? Paldies, ka klausījāties! Uz tikšanos!